Mums ir lieliski iekārtot skatuve un mums ir lieliski bijuši iepriekšējie runātāji. Un ministra kungs izteicās ļoti skaidri un atklāti. Un es domāju, ka šī paneļa diskusija norisināsies tādās pašās tradīcijās. Protams, Eiroatlantiskie jautājumi un drošība ir nedalāmi jautājumi. Tomēr šajā paneļa diskusijā mēs runāsim par Eiropas gatavību militāri, ekonomiski, digitāli esošajiem nākotnes izaicinājumiem, un mums būs runātāji no Igaunijas, Francijas un citām valstīm. Tātad pirmais runātājs Jonatans, diskusiju vadījis Vojčeks Veržinskis, Višegrad Insight galvenais redaktors un Respublika fonda vadītājs. Tātad aicinu visus apsēsties. Jāsaka, ka šīs sarunas nosaukums ir diezgan provokatīvs. Mēs runājam par Eiropas drošības nākotnes dilemmām. Kā paspārnē. Mums ir tiešām lieliski paneļdiskusijas dalībnieki. Jonatans Vsevjovs, Igaunijas Republikas ārlietu ministrijas ģenerāls sekretārs, Filips Erera, starptautisko un publisko lietu viceprezidents Safranu grupa, Šašaks Joši, ekonomist, aizsardzības jautājumu redaktors un Belina Čakarova, ģeopolitikas stratēģiste. Es tiešām ar lielu prieku tagad gribētu apspriest mūsu paneļa diskusijas tēmu un izšķidāt šo tēmu. Es nezinu, vai mums ir lielas izvēles attiecībā uz šo paspārni. Varbūt, ka tagad varētu dot jums vārdu ievadvārdiem, un tad mēs turpināsim ar diskusiju. Es gribētu aicināt visus klausītājus aktīvi iesaistīties, sniegt savus komentārus, uzdot jautājumus otrajā paneļa diskusijas daļā, līdzīgi kā pirmajās divās paneļa diskusijās. Tas tiešām bija lieliski, bija ļoti interesanti jautājumi. Bet tagad es gribētu varbūt nedaudz ieskicēt šo kopainu, kamēr jūs arī apsēžaties savās vietās un dot vārdu paneļa diskusijas dalībniekiem. Laikam ir pagājuši 50 gadi kopš Helsinku konferences, kur tika noteikti zināmi drošības sistēmas parametri Eiropai. Protams, ka jūs varētu arī nepiekrist par šiem termiņiem, kad tas ir noticis, bet jāsaka, ka nekāda šādas drošības Eiropā nav. Galvenokārt tāpēc, ka viens no galvenajiem dalībniekiem nepiekrīt šiem līgumiem un vairs tos negrib ievērot. Ir liels vēl jautājums par Ukrainas kara iznākumu, ir arī materiāls un šis morālais jautājums par gatavību mūsu sabiedrībās, un arī ne tikai mūsu, bet arī daudzās citās sabiedrībās. Mums ir daudz un aizvien vairāk izaicinājumu, kas arī ir materiāli būtiski. Jāsaka, ka mēs esam pēdējos 30 gadus dzīvojuši pārtikušā, mierīgā Eiropā, baudījuši dažādas priekšrocības, piemēram, lētu aizsardzību, lētu degvielu un lētu darba spēku Ķīnā, bet nekas vairs nav lēti. Un ir jāsaka, ir pienācis šis nozīmīgais brīdis Eiropas vēsturē, kad vismaz ir kaut kāds spiediens kaut ko darīt. Ņemot vērā visus šos dažādos jautājumus, došu vārdu tagad Jonatanam, jautājot, kādu kara iznākumu mēs varētu sagaidīt saistībā ar Eiropas drošību. Liels paldies, ka uzaicinājāt šeit piedalīties, lai pārstāvētu mierīgo igauņu skatu, pilnīgi neizrādot nekādas emocijas.
Tāpēc jau uzreiz atvainojos par to, kā emociju man nebūs un izteikšos ļoti, ļoti tieši. Es gribētu paust vairākus punktus. Pirmkārt, šis Krievijas uzsāktais karš ir eksistenciāli nozīmīgs. Ne tāpēc, ka mums ģeogrāfiski šis karš notiek tuvu, bet tāpēc, ka ir šie pamatprincipi un normas saistībā ar Eiropas drošību. Un jāsaka, ka to ietekmēs kara iznākums neatkarīgi no mūsu vēlmēm. Kad nosēdīsies kara putekļi un mums atkal būs miers, mums būs vai nu teritoriālā integritāte, kas būs mūsu dzīves pamatakmens, vai atgriezīsimies laikmetā, kad lielvaras var darīt, ko grib ar kaimiņu robežām, izmantojot spēku. Un ja tā būs, parādiet, kura Eiropas robeža paliks droša, noteikti ne mūsu. Protams, mēs varam runāt par suverenitāti kā starptautiskās dzīves pamatakmeni, vai varam atgriezties laikmetā, kad lielvaras sadalīja kontinentus. Un mēs jau zinām, ka mums šī Pandoras lāde nav jāatver. Vai nu agresija kā valsts iedarbības līdzeklis tiks diskreditēta, vai mēs atvērsim šo Pandoras lādi ar sekām ne tikai Eiropas, bet globālai drošībai. Tad pilnīgi eksistenciāls karš. Un es gribētu paust 3 argumentus, apstrīdot varbūt 3 tādus apgalvojumus, kas kļūst aizvien populārāk Eiropā. Tātad miera naratīvs, kad mēs runājam par atbalstu Ukrainai, un ir daži, kas saka, nē, mums vajag mieru. It kā mēs mieru negribētu, mēs arī gribam mieru, Ukraiņi arī grib mieru. Kas tas vispār par absurdu apgalvojumu, bet tā tas notiek. Protams, vēl pat tiek jautāts, vai būs miers. Protams, ka miers būs, kari visi beidzas, un šis karš arī beigsies, bet tas miers, kas mums būs atkarīgs no kara iznākuma. Vai mēs piespiedīsim Krieviju mainīt viņas mērķus, vai ļausim Krievijai spiest mums mainīt mūsu mērķus. Mēs, kā Igaunija, pastāvīgi norādām, ka mēs vēlamies taisnīgu, ilgstošu mieru. Un tam ir nepieciešamas 3 lietas. Pirmkārt, kas ir balstīts uz teritoriālās integritātes un suverenitātes pamatiem, ka valsts agresija ir jādiskreditē, un runājot par Eiropas drošību, jābūt 2 kājām NATO un Eiropas Savienību. Daži saka, ka mūsu mērķi ir pārāk tālajoši. Tā nav. Mēs vienkārši vēlamies, lai Krievija atvilktu savus spēkus uz Krieviju un ievērotu savus starptautiski noteiktās robežas un tajās arī paliktu. Ja mēs runājam par maksimālista mērķiem, tad es nezinu, kādi ir reāli mērķi. Vai mēs varam pirkt stabilitāti, izbarojot agresoram citus? Tas tikai izraisīs katastrofu, kā tas jau ir noticis 20. gadsimtā, un arī tagad mēs to novērojam. Treškārt, es gribētu apstrīdēt šo naratīvu par nogurumu, ka Ukraiņa nogurst, Eiropas sabiedrības viedoklis nogurst. Tas ir absurdi. Šāds apgalvojums pamatojas uz pieņēmumu, ka ja mēs kaut kā varētu šo karu beigt, tad mēs pēc definīcijas varētu paņemt pārtraukumu, atgriezties tā sauktajā miera un stabilitātes laikmetā, bet tā nenotiek. Mēs atpakaļ nevaram atgriezties, mēs vienmēr ejam uz priekšu. Teiksim, vislabākā gadījumā mēs gūstam panākumus, teritoriāla integritāte tiek atjaunot, suverenitāte tiek atjaunota, valstu agresija tiek nosodīta. Igaunijas maksimālie mērķi tiek sasniegti. Bet joprojām Eiropas izaicinājumi nemainās. Mums ir jānodrošina miers Ukrainā, mums ir jāorganizē attiecības ar Krieviju, tuvajos austrumos tāpat problēmas būs, arī Āfrikā ir milzīgs potenciāls, bet tur būs arī tas būs milzīgs briesmu avots, tad mums ir jaunas globālās lielvaras, būs arī starptautiskais terorisms un klimata pārmaiņas, tas viss paliks.
Nebūs tāda brīža, kad mēs varēsim, kā Eiropieši, vienkārši relaksēties. Ir jautājums, vai mēs ar šiem izaicinājumiem mēģināsim tikt galā, kad mēs būsim paši pie sevis aizstāvējuši Eiropas pamatprincipus, ja mums neizdosies, bet izaicinājumi jau nemainīsies. Es gribētu teikt, ka mums vajadzētu gūt panākumus. Kāpēc mēs nevaram to darīt? Mums ir 440 miljoni eiropiešu, kas ir viena no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē, kopā ar mūsu sabiedrotajiem miljards. Vai mēs nevaram palīdzēt tikt galā ar valsti, ko Džons Makkeins ir nosaucis par benzīna tanku ar atombumbām? Un runājot par šo paspārni, es domāju, ka tas ir saistīts ar ASV prezidenta vēlēšanām. Mēs šeit esam Latvijā, vienā no NATO dalībvalstīm. Es arī esmu no NATO dalībvalsts, un, protams, ka mēs sekojam šīm vēlēšanām ar lielu interesi. Mums tiešām ir liela interese, lai mums būtu spēcīgas transatlantiskās attiecības, un daudzi igauņi un eiropieši ir satraukušies, ka amerikāņi mūs varētu pamest. Un es gribu teikt, ka tas ir tā paradoxāli. Lai pārliecinātu ASV palikt, ir tās pašas lietas, kas mums būtu jādara, ja ASV dotos prom, jāiegulda aizsardzībā, jārunā vienoti un jāstāv uz mūsu abām kājām. Un jāorganizē ārlietu politika, nevis vienkārši nākot klajā ar paziņojumiem, bet stratēģiski, izmantojot dažādas mums pieejamās ietekmes sviras, piemēram, attīstības palīdzību, tirzniecību, diplomātiju un tā tālāk. Ja es paskatos uz komandu Briselē, tad man tiešām ir ticība, ka mēs to varēsim panākt. Mums, eiropiešiem, ir jāstāv uz šīm divām kājām, nav citas izvēles. Ja mēs runājam par paspārnēm un lietussargiem, tad tā ir mūsu paspārna, mūsu lietussargs. Atgriežoties pie tā, ko Eiropa var darīt kopā. Mums ir šī jaunā līderības komanda un, principā, jaunajā komisijas sastāvā pārstāvi no šī reģiona vairāk pievērš ārpolitikas un ģeopolitiskiem jautājumiem. Nākošais jautājums. Vai un cik lielā mērā Ereres kungs Eiropa var nodrošināt tādus drošības elementus mūsu aizsardzībai? Gan es te runāju par pašu nozari, gan aizsardzības spējām, gan arī sabiedrības apņēmību un gatavību uzņemties kaut kādas saistības. Paldies! Es arī gribu teikt, ka es tiešām esmu ļoti pagodināts un arī pateicīgs par iespēju tikties ar draugiem. Jonatans runāja kā īsts francūzis. Ja franču diplomātija būtu tik laba kā igauņi, tad jau visi būtu kārtībā. Bet, pirms es ķeros pie atbildes uz jūsu jautājumu, es gribētu varbūt paust dažus komentārus, kas man šķiet varbūt ir vienkārši un nepretrunīgi, bet varbūt, ka citiem tā nešķiet. Pirmkārt, neatkarīgi no tā, kas 5. novembrī tiks ievēlēts ASV prezidenta amatā, tā doma, ka ASV tikpat lielā mērā nodrošinās Eiropas drošību kā pašlaik, es domāju, ka tā ir pat tāda bīstama iedoma, nepamatot iedoma. Es domājam, ka Trumpa administrācija jau, teiksim, bija tāda mācības stunda, bet es gribu teikt, ka Baidena administrācija bija tieši tāda pati. Un tur ir arī tādi sistēmiski iemesli, kas nemainīsies. Tas varbūt saistīts ar demokrātiju un arī ar to, kas notika pēc Irākas, pēc Afganistānas, ir arī daudzi citi aspekti, bet tas nenozīmē, ka mums būtu jāmēģina vājināt šī partnerība, bet mums ir jāsaprot, ka, kā Jonatans norādīja, ka vienīgais patiesais aizsargs vai patiesais lietussargs, kam jūs varat uzticēties, ir tas, ko jūs paši sev virs galvas turat. Tātad šeit nav runa par alternatīvām, bet par savstarpēji papildinošām lietām. Otrkārt,
Mums vajadzētu pilnībā apzināties, cik intensīvi, plaši un savstarpēji saistīti ir apdraudējumi, ar ko saskaramies. Un ir ārkārtīgi svarīgi, ka Krievijai Ukrainā nekas neizdodas. Tas ir saistīts ne tikai ar drošību un suverenitāti, Ukrainas valsts tātad aizstāvību, bet arī ar tiem principiem, ko Jonatans minēja, ka šie principi ir jāizsargā, jāievēro. Par to nav nekādu šaubu. Tomēr neskatoties uz kara iznākumu Ukrainā, Eiropas apdraudējuma līmenis pieaugs. Protams, tos būs grūtāk risināt, ja Putins gūs uzvaru Ukrainā, bet pretējā gadījumā būs vēl trakāk. Mums joprojām būs Ķīna, kas aizvien vairāk vēlas pārskatīt esošo pasaules kārtību un kļūst aizvien agresīvāka reģionālā vidē. Un Ķīnai šķiet, ka tur nekādu robežu nav. Būs arī tuvie austrumi, kur būs šīs problēmas. Tur arī ir šie revizicionisma piekritēji, kas varbūt pat tur ir zinām ieguldījumi veikuši. Un arī jārunā par raķešu spējām, teiksim, ka balistiskās raķetes un citu veidu raķetes ir kļuvis aizvien pieejamākas, un tas viss nekur nepazudīs. Mēs runājām par Irānas raķetēm uz Eiropas zemes tikai tā hipotētiski, bet mēs jau redzam šīs te raķetes, tostarp balistiskās arī tuvākajā laikā, un nekas jau ar Krieviju nemainīsies šajā ziņā. Mēs runājam par to, ka Ķīna dod iespēju Krievijai šo agresiju vērst. Mēs varam runāt par juridiskiem un diplomātiskiem jautājumiem, vai tā ir letāla palīdzība vai nē, bet nav jau nekādas starpības, jo palīdzība jau tiek sniegta dažādos veidos. Un tas, ko es norādīju, tie ir valstu radītie apdraudējumi, izaicinājumi. Kā eiropieši, pat paskatoties uz pēdējiem 10 gadiem, mēs redzam, ka ir nevalstiskie šie spēlētāji, ko izmanto valstis, piemēram, Hezbollah, uzbrukumi eiropiešiem, to starp Eiropas teritorijā, vai varbūt tādi nepilnībā valstiski grupējumi, kā Islāma valsts un Al-Qaida, kas veica uzbrukumus Eiropā un pat netik vēl sen, viņi jau nekur nepazudīs. Nekas ilgtermiņā neuzlabosies, nu tā īsumā rezumējot. Un ja mēs nespēsim to apzināties, kas mums ir nepieciešams, kādas spējas mums ir vajadzīgas, mēs vienkārši nesēdēsim šūpojoties no vienas puses uz otru, ja mēs nelēksim no vienas vietas uz otru savos centienos, bet ja mums būs visaptvaroša pieeja, un tas būs arī aizvien vairāk nepieciešams, un tas mums jādara būs aizvien vairāk vieniem pašiem, tad mēs riskējam ar iespēju, ka mums būs vienmēr šī pēdējā cīņa. Es negribu teikt, ka situācija neuzlabosies, ka es esmu pesimists, bet es gribu teikt, ka tad, kad mēs sākam apdraudēt normas, institūcijas un arī izpildes panācēju spējas, un šajā gadījumā, piemēram, ASV valstis kopumā uzskatīja, ka ir diezgan plaša saskanība starp valsts interesēm un šīs sistēmas uzturēšanu. Katru reizi, kad kāds pārkāpj šīs normas un par to neko necieši, tad tas ir tikai motivējošs faktors citiem. Atvainojos, ka tik ilgi runāju, bet mums reaģējot, pilnīgi noteikti ir jāapzinās, kāda ir apņēmība un kāda ir gatavība, un ir aizvien grūtāk, ja mūsu iekšējā sabiedrības noturība, gan ka to pastāvīgi apdraud šie ārējie spēlētāji. Un tad ir arī jāiegulda vairāk naudas aizsardzībā. Diemžēl tas notiek pārāk lēni, un mēs neesam sasnieguši nepieciešamo līmeni.
kopumā ir jāiegulda vairāk Eiropas aizsardzības nozarē. Es par to nerunāju tīri no biznesa viedokļa, jo pašlaik es strādāju uzņēmumā, kas aktīvi darbojas Eiropas aizsardzības jomā. Es par to runāju strateģiski, jo vairāk būs Eiropas naudas Eiropas nozarei, lai varētu ražot vairāk Eiropas aprīkojuma. Tā ir vienīgā ilgtermiņa garantija, ka šie lielākie tēriņi politiski turpināsies. Ja mēs tērējam Eiropas nodokļu maksātāju naudu, tad kādā brīdī tas arī palīdz palielināt darba vietu skaitu, nozares attīstību nodrošina un tā tālāk. Tā ir vienīgā ilgtermiņa garantija, ka mēs varēsim izmantot aprīkojumu atbilstoši mūsu strateģiskiem mērķiem. Piemēram, par to mēs runājam šodien, vai šo ieroci drīkst izmantot, lai uzbruktu kādam konkrētam mērķim. Es domāju, ka tas būs attiecībā uz visām operācijām, kurām iesaistīsimies. Jums ir nepieciešama lēmumu pieņemšanas autonomija. Tikai tā mēs varam nodrošināt ilgtermiņā piegāžu drošību. Protams, ir īstermiņa ārkārtas situācijas, kad varbūt ir jāizpērk ne Eiropas aprīkojums. Protams, Eiropas aizsardzības un rūpniecības bāzes izveida nenozīmē, ka mums nav jāsadarbojas ar partneriem un sabiedrotiem, kam arī ir spēcīgas šīs jomas. Tomēr mums būtu jāatceras par šiem te apsvērumiem, par savām interesēm. Un visbeidzot, es domāju, ka mēs nevaram izvairīties no tā, ka mums ir visaptvaroša diskusija par politiski jutīgu jautājumu dažādās Eiropas valstīs, un tam ir dažādi iemesli, un tā ir kodola atturēšana. Protams, ir šis kodola aspekts arī karā Ukrainā, bet ja padomājām par šiem apdraudējumiem, izaicinājumiem, ko rada Ziemeļkoreja, Ķīna un iespējams arī Irāna, tad kodola aspekts noteikti vismaz viņu ieskatā jau ir daļa no šī vienādojuma, un tāpēc mums ir jādomā par ASV apņēmību uzturēt šo sabiedroto partnerību, jādomā par apvienotās karalistes un Francijas ieguldījumu šajā ziņā. Es zinu, ka tas ir grūti, bet no tā nav iespējams izvairīties, mums tas ir jārisina jau proaktīvi. Paldies! Tas viss bija ļoti būtiski, un es domāju, pie tā mēs atgriezīsimies arī diskusijas laikā. Šošanka, es tagad uzrunāšu jūs ar šiem un uzdošu jautājumus, kas varbūt aizvirzīs mūs prom no tā skatījuma, kas mums ir šeit, centrālajā Austrum Eiropā, koncentrēšanās tikai uz Ukrainu un Krieviju. Un vaicāšu, cik lielā mērā te ir tāda globāla cīņa, cik lielā mērā šis konflikts jau ir kādu citu vāru konflikts, jo šajā diskusijā ir kaut kāds tāds atsaucis, ka ir atbalsts, ka nostāja ir pozīcija. Varbūt jūs gribat izteikties ļoti diplomātiski. Būtu ļoti labi uzzināt jūsu nostāju šajā ziņā. Jums arī būs jūsu 5 minūtes un mazliet vairāk, es nezinu, cik vairāk, bet mēs jau esam uzklausījuši šeit panelī to, cik lielā mērā ir izmainījušies izdevumi aizsardzībai. Un tagad pamazām mēs palielinam izdevumus, kas iepriekš mazinājās, bet, protams, ir tā problēma, kā mēs nodrošinam atbalstu arī Eiropā šiem izdevumiem. Es centīšos tiešām šajās 5 minūtēs iekļauties 3 apsvērumi. Pirmkārt, tieši atsaucoties, es piekrītu lielā daļai, ko jūs sacījāt, bet man ir iebildums. Jūsu secījums, Jonatan, jā, šis lietusargs, jā, protams, kā uzstādījums, bet tomēr ir jādomā par to, ka mums ir beigušās 3 mēneši diskusija, kā var uzbrukt Ukraina uz Krievijas zemes un šīm te raķetēm, un patiešām lielā mērā ir nodarīts liels skaitējums arī
šīm te raķetēm Krimā un flotē, un šīs raķetes nav nonākušas Krievijā. Un mūsu prāt ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk pret sarežģītiem, labi aizsargātiem Krievijas mērķiem. Mēs laikam arī paļaujamies uz ļoti progresīvu tādu amerikāņu militāro izlūku informāciju. Ja runājām par savu šo lietu sargu, Eiropas autonomiju šādās izvēlēs, jau tas vien ieroču nodrošināšana un spēja izmantot šos ieročus, praksē mums nav šīs autonomijas. Un tas ir viens no daudzajiem piemēriem, kas ir pa vidu kaut kur starp to, kur mēs gribētu būt un kur mēs esam. Un pēdējo 2 gadu laikā šis naratīvs nav mainījies. Un arī mainās institūcijas. Mēs redzam, kādas ir šaubas. Šaubas arī NATO iekšienē par turpmāko ASV vadību, atbalstu NATO, arī par politisko konsekvenci un ilgtspēju. Taču patiešām, mēs nezinām, kas var to aizvietot, kas var notikt, vai pat papildināt. Man liekas, Filips tā sacīja. Protams, ASV ir ļoti, protams, spēcīgs spēlētājs aizsardzībā, arī džetu tiek mainīts, ir daudzpusēji, divpusēji tādi veidojumi vai struktūras. Bet nav īsti atbildes, kas notiek, ja notiek ļaunākais, ja ir prezidents, kas izstājas no šīs apvienības vai arī grauž šo 5. pantu. Ir liela kakofonija mūsu uzskatos. Un mums patiešām ir jādomā, kā mēs iekļaujam arī militāros spēlētājus, kas nav NATO locekļi. Un te mums, protams, jāvaicā, vai 60% vajadzētu būt līdz 35. gadam izdevumiem visā blokā. Un tie ir lieli jautājumi Polijai, Zviedrijai un citām valstīm, kurām arī ir ļoti, protams, būtisks arī tāda kontakta industriālie ārpus šī bloka. Kodolieroči, mums patiešām jādomā par to lomu, kāda ir apvienotai karalistei un Francijai, kāda varētu būt šī loma, papildinot, pastiprinot un varbūt arī papildinot šo te ASV nodrošināto šo te atturēšanos. Bet mēs nezinām, cik ilgi tas būs. Un prezidents Zelenskis runāja par savu miera plānu, runāja ar Ameriku, runāja par to, ka Ukrainas kodolieroči tad būtu alternatīva. Un tas man pasaka kaut ko proti, cik viņam ir ļoti grūti panākt nopietnas, būtiskas drošības garantijas no alianses. Bet arī tas, ka visi šie noteikumi par kodolieroču izplatību un tam līdzīgi, tas mainās. Arī tas, kā mēs par to runājam. To mēs redzam Dienvidkorejā, tuvajos austrumos un arī Eiropā. Es pat nezinu, vai mēs to pilnībā apzināmies, un turpmākajos gados to mēs vēl arī redzēsim. Un pats pēdējais, atsaucoties uz to, ko jūs sacījāt par globālo dimensiju. Šoned, un mēs patiešām daudz laika veltam un pamatoti domājot par šo te haosa kvartetu, kas ir Krievija, protams, Irāna, Ķīna, Ziemeļkoreja. Bet tagad ir vēl papildus pierādījumu, ka Ķīna nodrošina ne tikai duālas lietošanas šos daļas, bet jau pabeigtas platformas. Patiešām tas Rubikons jau ir šķērsots. Rubikona šķērsota. Bet jāpiezīmē arī, ka Austrālija šonedēļ paziņoja, ka sniegs nodrošināt 49 Abrams tankus Ukrainā, it kā šķiet, ka tas nav daudz. Daudzas valstis šajā reģionā ir piegādājuši daudz vairāk no vecajiem uzkrājumiem, un reizēm tam nepievērš uzmanību, bet ASV, ja es nekļūdos, bet to var palabot. Tas, manuprāt, bija tik tā 31 Abrams tanks. Un, manuprāt, tas ir izcili, ka ne tikai mums ir situācija, kurā Āzijas valsts, Dienvidkoreja, ir arī sniegusi milzīgu atbalstu no Ukrainai. Un patiešām nostāda, patiešām Eiropiešiem dažiem ir jākaunās, un Austrālija arī. Un ja mēs tagad domājam par Eiropas pozīciju Āzijā, tas nav tikai, ko mēs darām Taivānas jūras šaurumā, kāda ir mūsu militārā klātbūtne, bet šīs valstis, Āzijas valstis, Klusā okeāna reģiona valstīm būs milzīga ietekme uz mūsu reģionā un nākamo 10 gadu laikā, gan labā, gan sliktā ziņā. Un mūsu diplomātijai vajadzētu noteikti augstu prioritāti nostiprināt saites ar šīm valstīm.
lieliski un daudz kas, pie kā mēs vēl varētu atgriezties, bet runājot par Ķīnu un visā šajā te, un runājam gan par militāro tātad fronti Ukrainā un arī attiecības ar Krieviju, bet ja mēs runājam arī par ekonomiskās drošības līmeni un jautājumu, nevarētu būt labāka runātāja kā Velina, kā jūs, Velina. Jā, paldies. Patiešām lieliski, ka mani kolēģi arī ir šeit uz skatuves un jau izteikušies, un man ir ļoti ērtā situācija tikai nedaudz atsaukties uz to, ko jūs sacījāt. Un es sākšu ar to globālo jomu, skatoties no makropolitiskās, ģeopolitiskās perspektīvas. Protams, mēs runājam par šo puķi, un visā šajā strateģiskajā jomā šī kombinācija puķis un lācis, tas jau viss notiek attiecībās starp Krieviju un Ķīnu, rietumu kopumā, un visvairāk Eiropa nav tam pievērsusi uzmanību. Un pat tagad, uzklausot šīs diskusijas, un es tajās ieklausos jau 2,5 gadus ļoti vienīgi dažādās diskusijās par Krieviju un Ķīnu. Viss ir pārāk lēni un ir pārāk ērti kaut kādā ziņā. Mēs joprojām negribam paskatīties uz realitāti. Es minēšu pāris piemēru. 24. februārī 2022. gadā es sacīju, ka viens no iemesliem, vienīgais, par ko es kļūdījos attiecībā uz Krieviju, laikus paredzēju pareizi, starptautisko kara dimensiju es arī pareizi prognozēju, jo es sacīju, ka būs daudz valstu un daudz sliktu pārsteigumu. Mums šeit Eiropā, tad, kad mēs domāsim par atbalstu Krievijai, ne tikai diplomātisku, bet arī ekonomisku. Taču tas, kas, manuprāt, bija pats satriecošākais, es teicu, ka Krievija nekad nebūtu uzsākusi karu pret Ukrainu, ja tā nebūtu paļausies uz visaptverošu Ķīnas atbalstu. Tad bija 22. gada 24. februārī. Kāpēc mēs tērējam tik daudz laika, lai apkopotu faktus un lai apkopotu novērojumus, lai sāktu strādāt ar hipotēzi, kas palīdzēs mums, kas varēs būt tāds piesardzības princips. Un man tās viss pietrūkst šajās 3 dimensijās, globālajā dimensijā. Es neesmu dzirdējusi nevienas diskusijas, un es arī ļoti labi saprotu, ka politiķiem ir jābūt politkorektiem, bet arī tādās mūsu ekspertu kopienās, kurā virzienā mēs slīdam, mēs negribam skaļi pateikt vārdu augstais karš 2.0. Tas ir, un Ukraina ir bijis pilnais pastarpinātais karš. Šajās te dažādos karstajos punktos ir 3 karstie punkti, kas notiek vienlaicīgi. Arī tuvajos austrumos tas ir, un arī Dienvidķīnas jūrā, ne tikai šeit Eiropā. Mēs baidāmies no saskares ar realitāti. Mēs negribam runāt par augsto karu 2.0, mēs negribam runāt par puņķlāci, kas pat tagad, 24. gadā, ir kā tabū tēma, jo mēs nezinām visus faktus. Ja mēs runājam par aizsardzības sadarbību, par militāru industriālo koordināciju starp šīm 2 valstīm, cik bieži tās satiekas, cik bieži to armijas amatpersonas satiekas, 3 reizes, varbūt līdz pat 3 reizēm mēnesī. Ja jūs esat sekojuši varbūt notikumiem pēdējās nedēļās, pirmā tikšanās starp jauno aizsardzības ministri, Krievijas aizsardzības ministru un Ķīnas kolēģi, viņi atklāti pasaka to, ka militārās sadarbības padziļināšana starp Krieviju un Ķīnu ir paredzēta tam, lai uzturētu globālo un reģionālo drošību. Es neesmu dzirdējusi nevienu komentāru, kas nāktu no rietumiem. Mūsu amerikāņu draugi tagad ir vēlēšanu ciklā, bet vai jūs esat dzirdējuši jau kādus komentārus par to šeit Eiropā? Tā ir makro perspektīva. Pat ja mēs kļūdāmies, varbūt šī jaunā augstā kara vērtējumā, tomēr mums ir, varbūt mēs pārlieku tam gatavojamies, bet tik un tā mēs būsim pareizajā vēstures pusē.
Jo, ja globālā kārtība virzās uz to pusi, kur būs vairāk šo te varu centru, mēs tik un tā būsim labāk ekipēti, labāk sagatavoti nekā tagad, kad karš jau ilgs 3. gadu. Nākamais punkts. Protams, tad, kad mēs runājam par Eiropas perspektīvu, un te man ir drīzāk vairāk kritisku piezīmi nekā labo ziņu. Jā, es strādāju no Vīnes, bet es esmu arī dzimusi padomju blokā, es nāku no Bulgārijas, un es saprotu to frustrāciju, ko izjūt pēdējo 25 gadu laikā. Mēs esam tiekuši ne tikai par Krieviju, bet arī par daudzām citām tādām kolektīvi izveidotām pieejām, ka tāds varbūt būs tas tāds kā rikošets, risku mazināšana un tieši attiecībā uz Ķīnu tā pavērsīsies pret mums. Un tad atkal mūsu politiķi teiks, kā viņi ir kļūdījušies un cik ļoti viņiem žēl. Mūsu Austrijas prezidents arī publiski pateica, ka viņam ir ļoti žēl, ka viņš ir pārpratis Putinu. Vai tas kaut ko mainīja, vai tas mums kaut ko mainīja, vai tas uzlaboja mūsu situāciju kopumā? Nē, te nav svarīgi, kuram ir taisnība, kuram nav. Bet varbūt šoreiz būtu labi, ja mūsu vērtējums ir pareizs. Un ja mēs runājam par Eiropas dimensiju, kur es saskatu dilēmas? Dilēma šajā gadījumā ir tas, kā noteikt prioritātes. Industrija kopumā un konkurences veicināšana, jādomā par visiem šiem plāniem un ziņojumiem, kas parādās no arī šā jaunās komisijas ambiciozā darba kārtība un drošība un aizsardzība. Jo drošība un aizsardzība var ielikt industrijas kontekstā, bet ne tikai industrija. Un es atkal baidos, ka tie, kas vēlas uzlikt uzsvaru uz industriju, ražošanu, konkurenci, darba vietu radīšanu, tā šobrīd ir Rietuma Eiropas mantra. Tā dominēs par tiem, kas ir Ziemeļvalstīs, Centrālajā un Austruma Eiropā, kas saskata šos eksistenciālos draudus drošībai, kuri gribētu, lai vispirms tiek atrisināta drošības dilēma un pēc tam risināta konkurētspējas dilēma. Tāpat arī šis dalījums Eiropā, mēs to neatzīstam, bet padomājiet par to, vai mēs visi domājam vienādi. Ja attiecībā par strateģisko konsensu, kas ir mūsu galīgais mērķis šajā karā? Vai mēs esam vienisprātis, vai mēs visi gribam to pašu, vienu un to pašu Ukrainai un sev? Un es sacītu, nē, tā tas nav. Jo nav strateģiska konsensa attiecībā par Ukrainas robežu atjaunošanu tādas, kā tās bija 91. gadā. Šis teikums ir tik vienkāršs, un tomēr politiķiem ir grūti to atklāti pateikt. Protams, ne jau visiem, un tas pats arī ir sakāms par šo dalījumu Eiropā tieši attiecībā par nākotni, par transatlantiskās kopienas nākotni. Tas varbūt šī šķelšanās nav redzama, bet kļūs aizvien redzamāka, jo parādīsies jaunais dzelzs priekškars, un Ziemeļvalstīs un Austrumeiropas un Centrāla Eiropas valstīs būs spēcīgi šis te atlantiskā pieeja atbalstītāji tieši drošības ziņā, nevis Eiropas. Ja runājam par šiem lietusargiem un ja mēs to ja tiek izmantotas Amerikas drošības garantijas, bet tad jautājums, kādas ir Eiropas drošības un aizstāvības garantijas? Mēs esam aizmirsuši, ka mums šai diskusijai ir vairs tikai 15 minūtes, un ir daudz jautājumu, ko es arī gribu uzdot. Un es gribētu dot jums iespēju. Ja kāds pacels roku, tad lūdzu mēs iedosim mikrofonu, lai var uzdot jautājumu. Anna Ilnovska. Elēna, es esmu ārkārtīgi priecīgi tevi redzēt, ņemot vērā tavu analīzi un ģeopolitiskos attīstības scenārijus. Gribēju aicināt, kāda varētu būt tava
Tavs viedoklis par iespējamo mieru Ukrainas karā, lai mums nebūtu varbūt šī retorika par robežām un par 91. gadu un 91. gada robežām, ka mums jābūt reāliem un tā tālāk. Elīna, kādi varētu būt potenciālie risinājumi? Mums nav daudz laika, varbūt varētu uzdot jautājumu. Kādi varētu būt iespējamie risinājumi miera panākšanai? Esmu lasījusi, ka varbūt varētu domāt par Daytonas modeli šīm pagaidu okupētām teritorijām. Nu, kāds varētu būt jūsu viedoklis, ņemot vērā, ka jūs paredzējāt to, kas varētu notikt šajā pasaules daļā? Elīna, kolēģi noteikti arī var pievienoties sarunai. Jāsaka, ka neviens nezina, kā beigsies karš. Mans scenārijs ir pastāvējis jau kādu laiku. Jāsaka, ka Krievija diezgan komfortabli jūtas šajā novājināšanas karā. Protams, un te mums atkal ir atklājumi par citu partneru iesaisti. Tātad mēs esam noteikuši tādu stingru trīsdimensionālu pieeju jau no paša sākuma, un šī pieeja bija un joprojām ir balstīta uz 3 komponentiem – sankcijas, visaptvaroša militāra palīdzība, papildus visiem citiem palīdzības veidiem, un starptautiskā izolācija. Ja lūdzat man novērtēt, kā mums veicas ar mūsu 3D pieeju, es gribētu teikt ļoti atklāti, ļoti slikti. Mēs paši apējam savas sankcijas, un par to ir ļoti daudz datu. Mēs esam ieviesuši sankcijas, un tie bija tie mūsu panākumi, bet mēs apējam šīs sankcijas, izmantojot dažādus Krievijas ielikteņus. Mēs paši nepildam savus solījumus. Un ja mēs runājam par starptautisko izolāciju un situāciju 24. gadā, Krievijas partneri, draugi un klienti ir visā pasaulē. Nav tikai Ķīna un Indija, bet jau ar šīm 2 pietiktu. Paldies! Jā, protams, var teikt, ka ir nereāli gaidīt, ka Krieviju varētu atspiest atpakaļ, bet, varbūt visur Eiropā to atbalstītu. Baltijas valstīs gan tā nav. Igaunijas ārlietu ministrija atrodas ēkā, kur kādreiz bija Igaunijas komunistu partijas centrālā ēka. Pie mums bija 44. motorizētā kājnieku brigāde, kuru tajā laikā komandēja Gerasimovs, un viņi atkāpās, jo viņi vienkārši saprata, ka situācija nav uzturama, ilgspējīga tajā laikā. Apgalvojot, ka kaut kas nav realistisks, mēs vienkārši skaidri parādam, ka šajā ilgstošajā novājināšanas karā, ņemot vērā rietumu kolektīvos spēkus, tas vienkārši ir smieklīgi teikt, ka mēs nevaram uzvarēt. Mums ir jāpierāda, ka mums ir šī spēja uzturēt mūsu centienus. Protams, ka var būt dažādi viedokļi. Protams, sankcijas varbūt nedarbojas tik labi. Politiskā izolācija varētu būt labāka. Mūsu atbalsts Ukrainai varētu būt labāks. Mēs varētu vairāk naudas tērēt aizsardzībai. Mēs ejam pareizā virzienā, bet galvenais arguments, kas mums ir jāapgāž, ir šis atlikušais Putina uzvaras teorijas pamata akmenis. Tas pieņēmums, ka laiks ir viņa pusē, un tas mums ir jāapgāž. Mums ir jāsaglabā miers, mums ir jāturpina darbs, mums jādara tas, ko mēs jau esam darījuši līdz šim, un tad mums izdosies atspiest atpakaļ Krieviju starptautiskās robežās, un tas ir pilnīgi reāli, un mēs šeit Rīgā nebūtu, ja tas nebūtu reāli. Paldies! Nākošais jautājums.
Paldies! Tiešām ļoti interesantas uzrunas, Toms Edingtons ar si. Es pilnībā piekrītu tam, ka mums ir nepieciešams šis Eiropas lietussargs vai paspārne. Tagad mums ir Eiropa, kur ir lielas minoritātes, kas iejutīgi attiecas vai uzreiz atklāti atbalsta tādu cilvēku globālo redzējumu kā Putins. Un šāda pieeja apdraud šī lietussarga izveidi. Kā mēs to varētu risināt? Tātad jautājums paneļdiskusijas dalībniekiem. Tas ir sāpīgs jautājums un vienlaikus ļoti svarīgs jautājums. Un atkal mēs atgriežamies ne tikai pie riska novērtējuma, bet arī pie politiskā godīguma. Es ļoti labi saprotu, ka mūsu politiķi, es domāju galvenokārt Eiropā, jo es nevaru runāt par ASV politiku, mūsu politiķi nevēlas atklāti runāt par to, kas notiek globālajā ģeopolitikā, lai neradītu papildu paniku. Vismaz tāda ir tā izpratne. Tāda bija kara sākumā, kad mēs tātad publiski stāstījām par to, kas notiek. Mums teica, ziniet, nerunājiet par, ka Krievija uzsākusi karu pret Eiropu, bet tā jau ir daļa no šī procesa. Es nekritizēšu, bet es gribu teiktu, ka politiķi ir palaiduši garām iespēju sagatavot Eiropas sabiedrību kognitīvajam karam, kas jau ir sācies, jau sen sācies. Pirms iebrukuma Ukrainā, pirms iebrukuma Gruzijā. Šis karš nekad nav beidzies. Tas vienkārši ir kļuvis izsmalcinātāks, ir izsmalcinātāki instrumenti, tie ir labāki, ar tiem var labāk operēt. Ja mēs runājam par politisko godīgumu, mums ir godīgi jāpasaka, kāda ir situācija, kā tas bija augstā kara laikā. Mums bija ideoloģiskā sacensība, kognitīvais karš, propaganda, tā tālāk, un tas ir vienkārši jāpasaka. Tās ir lietas, kas jādara. Jā, jūs ļoti pareizi runājat par šo jautājumu, un nav universāla risinājuma, bet ir vairāki rīku kopumi, ar kuriem mums labāk jāstrādā, un mēs arī strādājam labāk valstu līmenī, arī ES līmenī, NATO līmenī, G7, ad hoc sadarbības ietvaros, piemēram, cīnoties pret dezinformāciju, dažādu nepatiesu apgalvojumu atspējošanu. Piemēram, Francijā valdība pēdējo gadu laikā ir izvēlējusies daudz aktīvāk konstatēt šos ārvalstu iejaukšanās gadījumus, ne tikai Krievijas, tātad tos atklājot un tos novēršot. Un, protams, nav vienas vienotas atbildes. Bet es domāju, nekas nav efektīvāks, kā parādīt, ka demokrātija tiešām darbojas. Ja mēs turpināsim pūst kreiso vai labo populistu burās, un es domāju, ka mēs vienkārši izliesim ūdeni bezjēdzīgi. Un tas ir liels izaicinājums mūsu valdībām, un tas ir kaut kas daudz plašāks par esošām problēmām. Jāsaka, ka neviens cilvēks neļautu kādam svešiniekam iedurt sev ar nazi krūtīs. Protams, ja mēs nepārzinātu kontekstu, ja ārsts saka, ka jums ir jāizgriežā klāzana, zarna, tad mēs paklausīgi noguļamies un ļaujam to darīt. Tāpēc mums ir jāsaprot, kas ir likts uz spēles. Mums ir skaidri jādod šie vēstījumi par to, kas ir likts uz spēles. Mums ir jāsaprot, kādi ir mērķi. Jāsaprot, ko mēs gribam panākt. Un ir jānodrošina šī skaidrība arī par mūsu stratēģiju, kā mēs līdz mērķim nonāksim. Un ja mēs runājam par līderību, un te ir runa par līderību,
Es domāju, ka līderi nav bijuši tik skaidri, nav skaidri pauduši savu viedokli vai nav stāstījuši par situāciju, tā kā tas būtu vajadzīgs, bet jāsaka, ka situācija varētu uzlaboties, un man ir lielas cerības par komisiju. Es varbūt runājot par Poliju, tad mūsu kontekstā drošība ir pirmajā vietā. Un jāsaka, mums ir bijuši šie 30 iespaidīgas labklājības un miera gadi, un tagad liberāļi, kas kādreiz atbalstīja globālistu šo darba kārtību, tirzniecību un tā tālāk, tagad viņi saka drošība pirmā vietā. Un tas attiecas gan uz ārējiem, gan uz iekšējām problēmām, jo uzsvars uz drošību nodrošina arī zināmu naratīva secību, kārtību un sabiedrības vispārējo motivāciju. Nu, tas vismaz ir tāds godīgs mēģinājums, kas tiešām rietumos varbūt ir izmantots, tad partnerības un vara spēki savstarpēji tika līdzsvaroti. Un iespējams, ka tas ir tas, kas arī jādara. Es varbūt gribēju nedaudz palabot. Ja mēs skatāmies uz kontekstu, ja mēs skatāmies uz ASV raķešu izvietošanu 80. gados Eiropā, tad tur bija milzīgs sabiedrības spēku pretnostatījums un bija demonstrācijas un tā tālāk. Bet ja tagad šādas raķetes nosūtītu, tad uz Vāciju mēs, protams, ir kaut kādas politiskās pretrunas, bet šādu masu protestu nav. Vairs nav šo neapmierinātības sabiedrības lielo viļņu. Liels paldies! Vēl 2 jautājumi. Lūdzu, šis kungs. Un pēc tam beigsim paneļdiskusiju. Hiro Akita, Nikei no Tokijas. Mans jautājums pavisam īs. Plāns B ASV sabiedrotajiem, ne tikai Eiropā, bet Āzijā. Japānā tiek daudz runāts par to, kā ievērojami palielināt aizsardzības budžetu, lai samazinātu atkarību no ASV. Bet visas šīs sarunas ir tikai par plānu A vai plāna A variantiem. Nu, tad jautājums ir par velti vai lēti? Mans jautājums ir, ko darīt, ja mēs nevarēsim paļauties uz ASV nodrošināto aizstāvību? Kāda varētu būt šī plāna B opcija Eiropai? Man pašam nav šādas opcijas, bet varbūt jums ir. Liels paldies. Un vēl viens jautājums aizmugurēji, labajā pusē. Liels paldies. Jens Vons. Eiropas reformu centrs Londona. Es domāju, tas varbūt ir jautājums Filipam un Šašankam. Runājot par aizsardzības budžetiem Lielbritānijā un Francijā, jāsaka, Eiropai tās varbūt ir nozīmīgākās aizsardzības ziņā valstis. Lielbritānijā pašlaik tiek izvērtēta aizsardzības nozare. Francijā, manuprāt, prezidents norādīja, ka Francijai būtu savu ekonomiku jāuzliek uz kara sliedēm. Jautājums, vai tā vispār ir noticis, vai tas tiešām tā ir? Šašanka, un kā jums šķiet, kas notiks pēc šīs stratēģiskās izvērtēšanas Lielbritānijā? Vai tur tiešām būs kaut kāda liela nauda, kas tiks piešķirta, jeb viss beigsies tikai ar runām? 30 sekundes atbildēji. Un tad tālāk var turpināt runāt pie kafijas tases. Kara ekonomika. Nē, īsa atbilde ir nē. Par plānu B. Man liekas, ka visi B plāni ir īstenojami tikai ilgstošā laika posmā. Teiksim, ja mums ir nepieciešami personāls un biroji un tā, tam visam ir vajadzīgs ļoti daudz laika, un tas būtu jāapzinās. Par Ianu jautājumiem par Lielbritāniju. Pat ja mēs 2,5% nodrošinam aizsardzībai līdz 2030. gadam, ko laikam solīja iepriekšējā valdība,
Tas ļaus mums tikai noturēties uz ūdens saistībā ar AUKUS projektu, ar atomzemūdenēm un citiem projektiem, bet tas nenozīmē kaut ko pilnīgi jaunu Eiropai vai papildus kaut kādas spējas. Atceraties, ka Krievijas tērē milzīgu IKP apjomu aizsardzībai par B plānu. Es domāju, tur varētu būt runa par 5 līdz 6% no IKP Eiropā. Un laika problēma, protams. Nedaudz veiksmes, lai mums būtu vairāk laika. Un kara ekonomika ir plāns B, centrāla austruma Eiropā, Ziemeļvalstīs, veidojot šo infrastruktūru, transportu un tā tālāk, enerģijas koridori, savienojamība joprojām virzās no austrumiem uz rietumiem. Un jādomā par to, kā mēs nodrošināsim savienojamību arī ar partneriem Klusā okeāna un Indijas okeāna reģionā. Un šie 5–6% tas būs daudz grūtāk un dārgāk pēc Ukrainas sakāves, ja tā būs. Liels paldies! Paldies par dalību paneļa diskusijā un paldies par jautājumu uzdošanu!